Labdien, vārtu klausītāji! Mans vārds ir Inga Sindī, un šī ir jau 18. vārtu sērija. Labdien! Es esmu Signe Rirdance. 18. Tātad pilngadības sērija. Jā, tieši tā, bērns ir izaudzis. Mēs esam vārtos runājušas par agrīno vecumu, par skolas vecumu, par pusauģiem. Bet, kas notiek pēc pilngadības, kad bērns aiziet savā dzīvē, veido savu ģimeni, arī viņam pašam ir bērni. Tāpēc es domāju, ir īstais laiks, lai parunātu ar vecvecākiem. Kā tas ir, ja vecvecāki un viņu bērni un mazbērni dzīvo dažādās valstīs? Kā vecvecāki var iesaistīties viņa audzināšanā, valodas uzturēšanā, daļēji no attāluma? Par to mēs šodien sarunāsimies ar divām vecmāmiņām. Zuza Krēsliņa Sila pati ir uzaugusi trimdnieku ģimenē Amerikas Savienotajās valstīs, dzīvojusi Vācijā, šobrīd dzīvo Latvijā. Un Liene Dindone arī ir dzimusi un augusi ASV, pārcēlusies uz Latviju un brauc ciemos pie bērniem un mazbērniem uz Ameriku. Pēc sērijas atklājumā skanēs Stokholmas latviešu skolas audzēkņu balsis. Ko viņi sacīs, to Inga vēl nezina. Vārti. Raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Labdien, Liene, un labdien, Zuze! Sveiki! Labdien! Sāksim ar to, ka mēs iepazīstamies, pastāstiet, kur jūs katra šobrīd atrodaties, bet arī kur tad pamatā jūs dzīvojat un kur ir jūsu ģimene, bērni un mazbērni. Liene, sāksim ar jums. Jā, es dzīvoju tagad Rīgā, Latvijā, jau 12-13 gadus. Mani bērni atrodas vecākais dēls Čikāgā ar savu sievu un 2 meitām, un jaunākais dēls gan Rapidos, Mičiganā, ar savu sievu un 2 maziem bērniņiem. Es arī dzīvoju jau gandrīz 8 gadus Rīgā, ilgu laiku dzīvoju Minsterē, Vācijā, kur es esmu arī tieši pašlaik. Un man ir 4 bērni, un 2 no viņiem ir bērni, kas ir viens dēls, kas dzīvo Rīgā kopā ar arī trimdā uzaugušu sievu. Tā kā 2 latvieši, bet ne Latvijā socializēti. Un tur ir 2 mazbērni, 6-gadīgi un 4,5. Un trešais dēls būtībā dzīvo Minhenē, pie Minhenes ārā pilsētiņā, kas saucās Grāfinga. Un viņam ir vāciešu sieva, un man ir Jonna 8-gadīga un Tamo gandrīz 6-gadīgs, kas saprot, bet nerunā latviski. Ļoti bagātas vecmāmiņas jūs esat. Un kā tas ir? Kā jūs to izjūtat, ka bērni un mazbērni ir citās valstīs? Cik daudz jūs sanāk vispār klātienē tikties, un vai jūs izmantojat arī kaut kādas attālinātas tikšanās iespējas? Man dēls, otrais dēls, kas ir Krišāns un Imants, viņi dzīvo abi Latvijā, ļoti tuvu man, Āgenskalnā, un mēs tiekamies diezgan bieži. Un ir interesanti, ka mazbērni runā ļoti labi latviski, pat varbūt labāk nekā mēs paši, jo mēs esam tomēr otrās paudzes valoda, mantotā valoda mums ir. Un tie, kas dzīvo Minhenē, tie ir tālāk prom. Un tur mēs arī nesevišķi bieži tiekamies kaut kādā Zoomā vai kaut kas tāds. Es cenšos šādu un tādu aizbraukt tur. Bet skaidrs, ka tas kontakts ir mazāks nekā tiem, kas dzīvo Latvijā. Liene, skatos uz jums. Jūsu ģimene ļoti tālu ir, jā? Jā, un mēs ar vīru Jāni Grantu, mans vīrs, mēs abi braucam, kopš mēs pārvācamies uz Latviju, mēs ļoti daudz lidojam ciemos pie bērniem. Kā Čikāgas mazbērniņi bija mazāk, mēs pavadījām vairāk laika ar viņām. Tagad viņām ir 12 un 9, mēs vairs neesam tik īpaši varbūt vajadzīgi vai nozīmīgi, lai piepalīdzētu, bet toties mēs tagad daudz vairāk pavadām laiku ar Mičigānas mazbērniņiem, kas ir 5 un 3, jo mēs jūtam tur lielāku, mūs vairāk varbūt palīdzību vajag, kā arī latviešu valoda ir nozīmīgāk. Teiksim, tas, cik mēs ar mazbērniņiem runājam, ir ļoti svarīgi, jo tur vedekla man ir amerikānieti,
Un tad, kaut dēls runā mazbērniņiem latviski, man vedekli ļoti tāda runīga un vispār daudz vairāk viņi dzird angļu valodu, jo viņi arī iet uz angļu valodas bērndārzu. Tā kā mēs atbraucam uz Ameriku dažreiz, it sevišķi es atbraucu uz mēnešiem. Tā kā tagad es esmu atbraukusi uz 2 vai 3 mēnešiem, pavadīšu te 1 mēnesi ar viņiem, tad 1 mēnesi Garazarā, kamēr bērniņi, visi bērniņi ies Garazara vasaras vidusskolā, arī vecākās meitenes ies Garazara bērndārzā un sagskolā, un maziņi arī ies dienas nometnē. Jā, es gribēju jautāt par to, kā lai saka, tādu pienākumu apziņu vai kā, jo es jau zinu arī no trimdas stāstiem, kad jūs paši augāt, ka bija ļoti stipra šī apziņa, ka jums ir jāsaglabā latviešu valoda un jums ir jārunā. Vecāki bija stingri un bija nometnes un tā, vai ne? Ir daudz tādu piemēru, vai jūs pašas to arī tā joprojām izjūtat, ka tas ir jūsu uzdevums, ka jums tas ir jādara, ka jums ir jātur attiecībā uz tiem mazbērniem, kas nav Latvijā. Un cik daudz šajos apstākļos jūs to varat, ja tas tā ir? Jā, es noteikti ļoti izjūtu lielu ne tikai pienākumu, bet vēlmi. Man ļoti gribās palīdzēt, un varbūt tā ir drusku tāda problēma, ka es gribu pa daudz palīdzēt. Un es dažreiz varbūt pa daudz uzbāžos ar ieteikumiem, un man ir vēlmi palīdzēt viņiem tuvoties Latvijai, latviešiem. Un es cenšos to darīt pa daudz neuzbāzīgi, bet es domāju, ka man dažreiz varbūt uznāk pa daudz uzbāzīgi, jo kad es biju audzināju savus bērnus, mums bija ļoti stingri, ka mēs tikai runājam latviski mājā, mēs piedalījāmies latviešu skoliņā, mēs Kalamazū sākām latviešu bērndārzu, mums bija tik daudz tā izveidotā situācija, ka mēs visi kopiena, mums bija Kalamazū latviešu kopiena, kur mēs tik ļoti visi piestrādājam, lai bērni uzaugt par latviešiem. Un tagad tā situācija tomēr mainās, jo paliek arvien mazāk latvieši un paliek arvien mazāk latvieši, kas runā latviski vai kam ir tā vēlme uzturēt latviešu valodu un latviešu tradīcijas mazāk. Un tas, ka tā grupiņa mazāk, tad ir grūtāk izveidot ciešāku kopieni. Man arī ir svarīga tā latviešu valoda. Es esmu savu dzīvi īstenībā veltījis strādājot Mīsars latviešu ģimnāzijā, arī kā audzinātāja un vēlāk latviešu centra vadītāja. Tā latviešu būšana man ir dziļi iekšā. Un es gribu uzsvērt arī to, ka manas vecmāmiņas un vecvecāki bija ļoti svarīgi manas valodas attīstībai. Ne tikai mani vecāki un kopiena Ņujorkā uzaugot bija tie, kas veicināja latviešu vidi un valodu, bet arī mani vecvecāki tieši, vai ne? Un to es esmu novērojis arī diasporā. Ir rets tās ģimenes, kur ir atbrauks arī vecmāmiņa līdz, bet tiem, kam bija vecmāmiņa līdz, 1-0 Latvijai pa sliktu, izbrauc ārā vēl viens cilvēks, bet bērniem tas nāca ļoti pa labi. Tās ģimenes noturēja latviešu valodu. Un ar maniem Latvijas mazbērniem ir tāda interesanta situācija, ka tāpēc, ka viņu vecāki abi divi ir tādi, kas tīri veikli runā angliski un ir visādi amerikāniski brālēni, māsītes, draugi, rādi, mani mazbērni 4,5 gadu vecumā saprot angliski un runā angliski arī. Saprotams, viņa latviešu valoda ir ļoti laba, viņa lieto trūkumu ģenetīvus, man ir daudz piena un šitādas lietas, ko es automātiski varbūt nelietoju, bet tur nāk arī klāt tāds moments, kur man drīz būs jāsaka, runā latviski, tāpat kā man bļauj virsū, jo viņi visu laiku runā angliski. Tas ir par Latvijas mazbērniem un par Nelatvijas. 4,5 un 6 vēl vispār nav skolā, tās nākamgad ies tikai skolā. Bet, tāpat tās kā mums lasīja katru vakaru latviešu pasaciņu priekšā, mēs saviem bērniem lasījām arī savus, teiksim, tā kā latviešu grāmatas priekšā. Viņiem lasa amerikāņu grāmatas vai angļu. Viņi zina savus Enid Blyton un visas tās kastes, kas runā ar mazbērniem, Tony Bokši un tam līdzīgi. Tie visi ir arī pieejami angļu valodā. Un tas ļoti ātri notiek. Nemaz nerunāsim par kaut kādu televīziju, kur principā vecāki nelaiž viņiem skatīties televīziju, bet tomēr šādi tad ir kaut kādi video, kas ir interesanti, kas ir arī angliski.
Tad es arī nonāku pie savu tā nākošā jautājuma. Vai jūs pašas arī attālināti arī kaut kā pieslēdzaties tos ilgos laikus, kad jūs mazbērnus neredzat? Vai jums arī nākas izmantot tādas iespējas, es nezinu, lasīt pasaku Zoomā vai runāties vienkārši tāpat WhatsAppā vai tā, Liene? Jā, labs jautājums, jo no sākuma, ka mazmeitiņš Čikāgā bija maziņāks, viņām patīk vairāk runāties un uzņemt kontaktu. Tagad es jau jūtu, ka mums ir ļoti grūti uzņemt to kontaktu un neizdodas. Es cenšos, bet viņām ir garlaicīgi. Viens, jo es neesmu pietiekoši, kā es latviski varu teikt, entertaining, un tad es esmu izgudrojis kaut kādas bildītes, es rādu manai jaunākai Ellai patīk meklēt bildītes, kuri pazuduši dzīvnieku mežā. Un tad es ar viņus mēģinu kaut kādu spēli spēlēt. Tas mums druski izdodās. Ar otriem mazbērniņiem, maziņiem, viņiem pašlaik vēl vairāk patīk runāt, bet es jūtu, ka tas nebūs ilgi atkal, jo tas internetā viņi pieraduši jau tagad skatīties cik krāšņas, foršas, dziesmiņas, spēlītas, danšus, vizuālus, ka mēs nespējam konkurēt. Labi, mēs atbrauc uz Ameriku uz 2 mēnešiem, tie 2 mēneši ir ļoti nozīmīgi, bet tad es esmu prom 3 mēneši, un pat tiem 3 mēnešiem tas ir garš laiks, jo es jūtu, ka mans tas kontakts tad zūd, un ne tikai kontakts zūd, es arī izjūtu, ka vecākiem maniem dēliem, ja mēs ar viņiem nekontaktējamies, ka viņam tā interesi to latvietību, jeb latviešu valodu uzturēt, kaut kā samazinājās drusku vairāk. It sevišķi, ka mēs esam klāt, es jūtu, ka viņi vairāk mēģina, jo mēs ierodamies, mēs esam daļa no ģimenes, un tad viņi mūsu klātbūtnē ir pieraduši runāt latviski, tad viņi arī pārslēdzās. Citādi viņiem jau sāk ieslīdēt tas, ka viņi vairāk un vairāk runā arī savā ģimenē angliski, kur agrāk viņi to nedarīja. Mans vecākais Matīs ir precējies ar latvieti, tā kā, ka bērniņi bija maziņi, viņi savā starpā runāja, cik es varēju just tikai latviski. Bērniņi gāja Stariņu bērndārzā Čikāgā, viņi iet uz latviešu skolu, viņi arī visu darīja. Bet kas notiek, ir tā angļu valoda pārņem, tie bērni sāk atteikties runāt. Laila 12 gadu veca, 5 gadu vecumā viņai bija ļoti tekoša latviešu valoda, brīnišķīgi. Un tagad viņa jau mājās vairs negrib runāt latviski. Viņa vecākiem jau iesākus runāt angliski. Vai tas jūs uztrauc, vai tas jūs sāpina kaut kā? Ļoti, jo es tāpat kā Zūs, mēs abas esam tāds dvēselē, mēs esam cīnījušās par latvietību un latviešu valodu un bērnu latvisko izaugsmu. Un viens iemesls, kāpēc mēs pārvācamies ar vīru uz Latviju, jo mēs ļoti gribējām arī, ka tas palīdzētu tuvināt mūsu bērnus un mazbērnus Latvijai. Un jā, viņi brauc ciemos uz Latviju, jā, viņiem patīk arī būt Latvijā, bet nepietiekoši bieži, lai tas viņus kaut kā latviskot, jo tomēr tie draugi un tā kopiena ir Amerikā. Un es noklausījos iepriekšējo vārdu, kur Sintī no San Diego runāja, ka viņa katru jūniju savām meitām brauc uz Latviju, un tas viņai tāds, visai ģimenei tāda pote, ka viss tās, droši vien tās draudzības un būt Latvijā visu jūniju ir ļoti nozīmīgi. Tas ilgums un tas, ka ir draugi, man liekas, draugi ir viens no lielākiem faktoriem bērniem un mazbērniem. Jā, Zuze, kādas tavas domas? Vai tas tevi uztrauc, vai tas raisa pārdomas? Es saprotu, ka tā ir normalitāte, ka maniem Vācijā dzīvojošiem ar vācu mammu mazbērniem ir receptīvā valoda. Es ļoti priecājos, ka viņi vispār saprot latvisku un ka viņi diezgan veikli, viņi atbild man vāciski, pilnīgi saprotot ļoti komplicēts jēdziens arī latviski, bet viņi vienkārši nerunā to latviešu valodu.
teorētiski Mīnhenē ir kaut kāds bērndārs vai grupiņi ar jauniešiem, kur sestdienās varētu iet un tikties. Viņi to nedara, tāpēc, ka dzīve ir ļoti sarežģīta. Un vēl viens faktors, kas man liekas interesants, ir, ka gan Lienai, gan man ir tie dēli, kas ir tā latviešu valodas nesēji, nevis tās mammas. Un, diemžēl, vai palaim, vai tā tas vienkārši reāli ir, ka tās mammas tomēr ir vairāk ar tiem bērniem nekā tie tēti. Un tā sanāk, ka tā kā vācu mamma runā ļoti veikali un ļoti dziļu, labu vācu valodu, piedāvā ļoti interesantas, labas, gudras lietas. Es nevaru pārmest, ka tas latviskais, kad tētis atnāk 8 vakarā mājās un grib lasīt tagad kaut kādu grāmatu, ka tas vienkārši ir fiziski neiespējami gandrīz. Nedēļas nogals, jā. Otrdienas, tad viņš pēc sauniem brīvi, lai būtu mājās ar mazo, teiksim, kas vēl neiet skolā vai bērndārzā. Tad tā valoda kaut kā vismaz ir dzirdēta. Mans 3. dēls nodzīvoja Latvijā arī 1,5 gadu. Teiksim, viņš zina, ko nozīmē Latvija. Viņi brauc ciemos nešausmīgi bieži, jo ir arī jābrauc uz citām interesantām pasaules malām, kur arī ir draugi un tam līdzīgi. Teiksim. Un mums nav Latvijā, tā kā manai mammai un bija brālis, kas dzīvoja Latvijā, bet viņam nekad nebija bērni. Tā kā mums nav vienaudži kaut kāds, nav tā kā es varu aizbraukt pie vecmāmiņas uz laukiem un es zemenes tur vai kaut kas tāds. Vecmāmiņas tas būtu, vai neteiksim, vecmāmiņa esmu es tagad. Bet, jā, ir savādāk. Un arī nenoliedzami ir atšķirība, ja tu esi 2. paudzes trimds bērns un tu mēģini satikties ar diasporas bērniem. Tā ir vienkārši viena cita socializācija. Un tas nav automātiski, ka visi iet kopā. Diemžēl tā es to novēroju. Un maniem Latvijā dzīvojošiem mazbērniem arī nevienmēr ir tik viegli tikt iekšā tajā latviešu samērā vēl stingrā audzināšanas metodikā, ko vecāki nav īsti piedzīvojuši. Viņiem ir bijis cita socializācija un vecākiem ir bieži tāds, kas šeit notiek Latvijā, tādi jautājumi. Es nezinu, vai es gribu, lai mans bērns iet kaut kādā tautsdeju grupā, kur ir 3 reizes nedēļā mēģinājumi un jāsašķemē mati taisni tā, vai ne, teiksim. Tieši tās problēmas arī paceļās nekad, un bez šaubām, tad viņi brauc pie mammas vecākiem, kas ir ļoti latviski, Uģis un Laila, teiksim, super latvieši arī. Viņi brauc ciemos pie tiem, un tur ir atkal angliskā vide, amerikāniskā vide, ļoti daudz ko uzsūkt no tās. Arī nevar pārmest, tie vecvecāki arī grib savus mazbērnus redzēt. Jā, ļoti interesanti. Zūza patiesībā izņēma man vienu tēmu jau no mutes, tā teikt, tieši par to dēlu, meitu, sieviešu jautājumu, ko mēs vārtos neesam varbūt līdz šim nemaz tā dikti skaļi afišējušas, bet visu laiku to jūtam, ka tās tomēr ir sievietes pārsvarā, kas uztur valodu, un tā tas bija. Vai tā tas bija arī jūsu laikā, kad jūs augāt, tātad ar to, ko jūs pieredzējāt mājās, mammas, arī nometnes, visas skolotājas, latviešu skolu skolotājs, visur, kur mēs tagad vēršamies, vai tas ir kaut kā mainījies? Man ir tāds iespējas, ka tas pa lielam 95% ir sieviešu rokās viss, kā jūs to redzat? Ņujorkā tā nebija. Ņujorkā mans vectēvs Mārtiņš Celms palīdzēja taisīt lasām grāmatas 3. un 4. klasē mūsu dēļ, lai būtu laba lasām viela toreizējos apstākļos. Mūsu latviešu skolu vadīja mācītājs, vīrietis, nometni vadīja Alberts Ozols, kas bija visi ļoti stingri, ļoti stipri, ļoti sportiski vīrieši arī. Tā kā nebija tas, ka tikai sievietes tur bija, bet bija, protams, arī sievietes un daudz sievietes, kas bija latviešu skolas skolotājs un tā tālāk. Man mācīja latviešu valodu Nikolais Kalniņš. Tas bija vīrietis un cita opera. Nemaz nerunājot arī, kad manam tēvam bija ļoti liela nozīme mūsu latviešu valodas mācībā. Manai mammai izcila latviešu valodu un viņa ļoti daudz lasīja latvisku un tā tālāk. Tā kā nāca no abām pusēm, bet manam tēvam būtam zinātniekam vēl tādā latviešu vēstures padarīšanā mums bija nepārtrauktā
indoktrinācija par Latviju, teiksim. Viņi citādāk nevarēja, un savā ziņā arī es citādi nevaru. Man tā latviešu spēlīte ir ļoti svarīga. Mums Vidienē bija drusku citādi, jo mums gandrīz visi skolotāji bija mammas, atskaitot mans vīrs Jānis Grants, kas mācīja latviešu skolā, un es skatījos, es nu pat biju Čikāgas latviešu skoliņā izlaidumā, un tur prieks redzēt, ka tur tik daudz bērniņu, arī daudz no diasporas nesen iebraucējiem bērniņi iet uz Čikāgas latviešu skolu, bet visas skolotājas bija sievietes, mātes, sievietes, un tā kā es nezinu, vai tā ir Ņujorkas ietekme un Čikāgas ietekme, bet principā es redzu, ka mātes ir tās, kas nes to slodzi vai kam ir svarīgāk, un otrs ir, kā es skatos, manā pašā ģimenē, mans dēls, jaunākais dēls Kaldis, viņam tā latviešu valoda ir tik ļoti svarīga, un viņš ar bērniņiem tikai runā latviski, kas man ļoti iepriecina, ka viņam ir tik svarīgi tas, bet tieši tas, Zuze, kā tu teici, ka tava vedekla māk tik interesanti un spējīgi to krāšņi priecāties, ākstīties vācu valodā. Tas ir, kas es jūtu manam dēlam, mums dažiem trūkst pa latviešu valodu. Mēs nemākam ar to valodu rotaļāties, jo varbūt mums tā valoda nebija rotaļvaloda, viņa bija vairāk, virtuves valoda un skolas valoda, mācību valoda. Un tagad arī, ka es cenšos būt tā kā draiskulīgi, man ir grūti, I don't know how to have fun latviešu valodā. Latviešu valodā man ir jāmāc, jāstāst, jāstrādā, nevis jākstās. Signe vēlas arī kaut ko pateikt. Jā, es klausos un ārkārtīgi interesanti, bet es gribu pieskarties tādam, parasti jau tādam sarežģītam tomēr punktam. Tieši šīs te jums tātad abām ir vedeklas, kas ir nelatvietas, un viņām noteikti ir vecāki, tie otri vecvecāki. Kāda vispār ir tā attieksme, jo es jau varu iedomāties arī, ka ir cilvēki, kas pasaka, kāpēc tur tāda valoda vispār vajadzīga, tāda kaut kāda maza un nezināma, un kāpēc tos mazbērnus moka un nevar vienkārši dzīvot tieši tā jauki un priecāties un rotaļāties, nevis kaut kas ir jādara. Es varu slavēt savu vedeklu, ka viņa ļoti veicina to, kad ir tā otrā valoda, jo viņai pašai, piemēram, angļu valoda nav tik viņa nav tik super stipra ar angļu valodu, un viņa redz, ka mums visiem ir daudz valodas. Es arī vienmēr atkārtoju to, ka manām vecmamām, ne tikai vectēviem, bet vecmamām bija vismaz 3 valodas. Viņas mācīja jau Latvijā latviski, vāciski, krieviski. Tāda bija tā izglītība cilvēkiem, kas ir dzimuši 1800 kaut kas, 90 un 88 un tam līdzīgi. Ja. Un tad viņas aizbrauca uz Ameriku, abas vecmammas, un viņām vēl bija jāiemācās angliski, vai viņas papildināja savas relatīvi vājās angļu valodas iepriekšzināšanas. Tā kā tas, kad ir daudz valodība, man liekas, ir ļoti normāli, un tas ir ārprātīgi forši, ka man vedekla to saprot. Un manā vedekla, man ir viena latviešu vedekla un otra amerikāniet, un Grace, amerikāņu vedekla, ļoti atbalsta to, ka es ar bērniņiem runāju latviski un ka viņas vīrs Kaldis runā latviski. Bet viņas vecākiem vai pārējai ģimenei tas liekas druski īpatnēji, un man liekas, ka viņi to neciena un neatbalsta. Mēs par to nerunājam, tas tā kā mēs gandrīz drusku tā kā neeksistējam. Un viņi, man liekas, no paša sākuma palika tādi neapmierināti mums, jo mēs uzsvērām tieši to latviešu valodu, un ka mēs ceram, ka Grace iemācīsies latviski, un viņa sāk mācīties latviski, bet Grace arī varbūt ar saviem vecākiem dalījās, ka viņa iet grūti mūsu ģimenē, jo mēs runājam latviski savā ģimenē. Un viņi lūgus, lai viņi klāt, lai mēs cenšamies runāt angliski. Un tas mums ir bijis tāds jūtīgs, tāda problēma uz
ģimenes kopienē, jo mana bērniem ir ļoti grūti runāt angliski. Viņam, man un Jāni, ir ļoti grūti runāt angliski. Mums liekas tas samākslog, stīvi, mēs esam tā kā spēlējam teātri, un mēs automātiski pārslēdzamies uz latviešu valodu, jo tā ir vienmēr bijusi mūsu ģimenes valoda. Un, ka Grace ir klāt, viņai tas sāpina. Viņa nesaprot, kāpēc mums ir grūti pārslēgties uz angļu valodu viņas klātbūtnē. Tā kā tas ir žēl, ka viņa nekad neiemācījās latviešu valodu, kaut viņa sāka, tas ir grūti un dēls neatbalstīja, jo šitas te tomēr, kaut viņa grib, lai mazbērnā mācās latviski, viņa negrib, lai mēs viņas klātbūtnē runājam latviski, kā esam kopā. Jā, paldies, ka jūs dalījāties, jo es tiešām varu iedomāties, un man liekas, ka tas arī tai saucamajai jaunajai diasporai mums visiem mūs sagaida, kad ir jāizvēlās. Pat ja tev ir izdevies to valodu noturēt ar bērniem, tad, kad ienāk bērnu partneri, tad jau ir pilnīgi tā kā spēles noteikumi mainās. Viss tā kā sākas no sākuma, un jautājums, vai tas jaunais cilvēks, kas ienāk ģimenē, cik viņš ir izprotošs un cik spēj iemācīties, tas jau nav vienkārši iemācīties latviešu valodu. Tā kā, kā pieaugušiem, tā kā to var arī saprast. Jā, paldies. Jā, tas ir ļoti. Es arī, protams, skatos viņu, klausos un domāju, man ir 2 dēli, un Signai ir 2 dēli, kas ir auguši pārsvarā ārpus Latvijas, un mēs jau varu iedomāties, ka visa tā konstelācija kļūst aizvien sarežģītāk, jo nāk jau klāt arī tā paplašinātā ģimene. Tātad viņu dzīves biedri vecāki, un kā Liena stāsta, vai nekā, kuram arī tā attieksme un izpratne. Brālēni, māsītes un tam līdzīgi arī, kas varbūt būs svešvalodīgi, vai ne, teiksim, nav teikts, vai ne, ka tie būs latviešu valodas runātāji, un es tā kā esmu lepna par to, ka vispārībā ir iecietība pret to, ka mēs tur mēģinam kaut kādu spēlēt ar kaut kādu eksotisku latviešu valodu, vai ne? Mums vajadzētu mācīties ķīniski, tas būs nākotne, vai kaut kas tam līdzīgs, vai ne? Tā kā tās ir tās realitātes, un tas, kas man liekas interesanti uzsvērt, ir, ka tas ir tāpat tā kā dabas aizsardzība. Daudz var smīnēt un teikt, kāpēc mums jāaizstāv šitie kaut kādi kukaiņi, vai kāpēc mums ir biotopi jātājas. Bet es uzskatu, ka latviešu valoda ir arī tāds pats biotops, un tāda paša dabas aizsardzība ir nepieciešama priekš eksotiskām valodām. Un ja to mentalitāti, jo tagad viss jau ir pār dabu un viss ir ļoti orientēti uz to, ka mēs esam zaļi un saprotoši un tā tālāk par tādām lietām, kāpēc mēs to neredzam ar latviešu valodu. Tā ir tāda pati varbūt izmirstoša vai mazāk lietota valoda, retāks kukaiņs. Zuz, man ļoti patīk tev salīdzinājums. Viens, jo es esmu kukaiņmīlis, es mācījos entomoloģiju, bet otrs, jo es bieži to pat saku. Tieši, ka tas ir tik brīnišķīgi, ka pasauli ir dažāda un ir daudzveidība. Un tas būtu briesmīgi, ka mēs visi to aizbraukt ciemos uz Vāciju un izskatītos tā kā Amerika, vai atbrauc uz Latviju un izskatās tieši tā kā Amerika, ka uz katru stūri McDonald's un Burger Kings un viss tas pats. Tāpēc mēs ceļojam, jo mēs mīlam dažādību, daudzveidību. Un daba, ja ir mauriņš, un tai mauriņā nav nekas, tikai zālājs, tas ir pavisam citādi tur iet nekā, ja tu ej pa pļavu, kur ir dažādas puķītes un kukainīši un ķirzaks un glodenes un viss kas cits. Liena, ar kādu kukainīti jūs salīdzināt latviešu valodu? Visi domājam. Jā, pēc manam Latvijas mazdēlam, viņš ir tāds kukaiņu vārds, tā kā divspīlīts vai kaut kas tam līdzīgs, interesanti, es nekā nezinu par to. Jā, es droši vien salīdzinātu kaut kādu tauriņu, kas tagad ir uz izmirstošu slieksni, kas lidinājās pa gaisu un ir ļoti skaists, un mēs mēģinām viņu saķert. Amerikā, Mičiganā ir tāds tauriņš, Blue Corner, zils maziņš, un lielas pūles tagad tiek pielietotas, lai aizsargātu teritoriju, kur viņš eksistē.
bet to teritoriju ir arvien grūtāk un grūtāk aizsargāt, un tā paliek mazāk, un ļoti iespējams, ka viņš pēc 10, 20 gadiem būs izmirs. Man žēl to teikt. Es nedomāju, ka latviešu valoda pēc 10, 20 gadiem būs izmirusi, bet jā, ja es skatos 100 gadus priekš, tad es domāju tā iespējamība, ka būs tikai dažas lielās valodas, kas visu pārņems, amerikāņu valodu vai ķīniešu valodu vai kāds ir ļoti iespējams. Man bija interesants pieredze runājot ar internacionāliem studentiem, kas ir piemēram no Āfrikas, kuri gandrīz vienmēr saka, jā, man vecmāma runā tādā dialektā, mans vectēvs runā tādā dialektā, mēs skolā runājām vienā valodā, tad mums atkal ir cita valoda, jo mēs esam pārvākšus uz citu pilsētu. Tā ir drusciņi varbūt tā eiropiskā, amerikāniskā domāšana, kad ir tikai viena valoda. Tā ir angļu valoda vai kaut kas tam līdzīgs, teiksim, vai tā ir vācu valoda. Vācu valoda ir jārunā visiem nepārtraukt vai kaut kas tam līdzīgs, teiksim. Tas tā nav. Un aizvien vairāk, man liekas, arī saprot tās lielās zemes, kad ir daudz bagātāk, kad ir daudz valodība. Vārti. Raidieraksts vecākiem, skolotājiem un katram, kurš rūpējas par latviešu valodas uzturēšanu diasporā. Jā, es laikam mēģinu vienmēr uzdot tos smagos jautājumus, bet es gribēju pajautāt, tagad noskaidrojām par tām partnerēm, bet arī par pašiem mazbērniem. Kā viņi izjūt to, ka tagad vai ierodas šī te vecmāmiņa, kas tagad runā kaut kādā dīvainā valodā, kur viņiem tomēr jāmokās vai vispār tikai saprot, vai pie viņas jābrauc ciemos pāri visai pasaulē. Kāda ir viņu attieksme? Jo man jau liekas, ka tā tauriņa izdzīvošana nereti arī ir viņu pašu rokās, ja? Ko viņi domā par to, vai viņi grib būt šie tauriņi. Tā kā tas, laikam, jautājums, kā šobrīd izskatās, kāda ir tā temperatūra attiecībā uz latviešu valodu šajā te jaunajā paaudzē? Es varu teikt tā, ka pašlaik manām mazmeitām vecākām 12 un 9, man liekas, tas liekas nesvarīgi un nav nemaz interesanti. Kaut viņām ir daudz latviešu draudzenes, un tās draudzenes viņām ir svarīgas, un viņām gribās braukt uz Garazaru nometni un būt nometnē. Tā kā viņām patīk latviešu saime, viņām tā valoda nav neinteresanta un pat traucējoša. Un traucējoša, ka es tā kā lūdzu viņām cenšos palīdzēt viņām runāt latviski. Es arī zinu, ka faktiski daudz jauniešus, kas 15, 16 gadu vecumā apjēdz, ka viņi grib runāt labāk un ka viņiem ir žēl, ka viņi nerunā labāk. Un tad viņi nožēlo, kāpēc vecāki viņiem ļāv aizmirst vai nerunāt. Un tad ir grūti atkal iemācīties. Bet tā apziņa nāk kaut kur drusku vēlāk. Un tad ir tas lūzumpunkts. Tagad man ir interesanti, jo mans mazais Dainis, kam ir 5 gadi, viņš nerunā tekoši, bet viņš tagad mēģina runāt vairāk, viņam patīk, un viņam arī ļoti patīk iet uz latviešu skoliņu Kalamazoo. Un viņam patīk tā kopiena. Kaut latviešu skoliņā Kalamazoo runā daži angliski, daži latviski, tur ir īstāts mistrojums, bet viņam ir svarīgi izjust, ka tur ir citi bērni, kas runā latviski, citi cilvēki, ka viņš nav, ka tas ir kaut kas īpašs. Viņš arī latviešu skolā dabūna spēlēties, ka Kalds viņu ved uz skolu, jo ir stundu brauciens, viņš dabūna skatīties filmiņas, mēģina iztaisīt to pa kā tādu, pozitīvu, jauku piedzīvojumu. Un Zuze, kā tavi mazbērni Vācijā? Mani mazbērni Vācijā vēl ir pietiekami mazi, ka viņiem vēl nav tas pusauģu pretošanās variants. Viņiem liekas pilnīgi tā kā, vecmāmiņa viņa atbrauc no mēnesis un viņa runā latviski, labi, tad viņa runā latviski, vai ne, teiksim. Tas ir kaut kā, tā kā tēts, ok. Un tad kaut kad bija tas, kad 5-gadīgais Tamo kaut kad pēkšņi teica, bet tu saproti arī vāciski. Kāpēc tu mums nerunā vāciski? Ja viņam bija tāds, vai ne, teiksim, tas arī bišķiņi interesanti mūsu gadījumā
Tamo mazāk runā, viņš ir arī jaunākais, viņam mazāk bija tā pirmā solista pieeja latviešu valodai, viņam ir bišķiņ mazāk sapratni manā prātā, kā jaunai, kuri vecākam ir 8 gadi jau, viņam pa brīnumu, kur jau konsekventi neko nesaka latviski. Viņi vienkārši daudz laimes dzimšanas dienā, tas ir apmēram viss, ko viņa pasaka. Bet tas Tamo, atkal viņš saka, runā vāciski un saka, bla, 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 mans īkšķīts sāp. Īkšķīts, tas nav tas tā kā parastākais vārds pasaulē. Tā kā viņam pārsteidzošā kārtā šādi tad iznāk kaut kāda latviešu vārdā ārā, kur jau nejauc valodas, vienkārši viņi runā tikai vāciski. Un kad tēts pasaka, bet vecmāmiņai dzimšanas diena, tagad pasaka viņai daudz laimes dzimšanas dienā. Daudz laimes dzimšanas dienā, ok, es izspiedīšu tos vārdus. Jā, man vēl viens jautājums, vai jūs esat kādreiz domājušas, tad, kad braucat ciemos un meklējušas apzināt kaut ko aizvest līdzi mazbērniem? Tieši mēs, protams, vairāk par valodu domājam, grāmatiņus, žurnāliņus, kaut ko tādu. Un ko jūs esat atklājušas, kas labi strādā, darbojās šādā te vecuma posmā, vēl salīdzinoši mazā? 5 un 3 gadu vecumā man ir ļoti viegli. Es vienmēr vedu daudz grāmatas, un tagad Latvijā tik daudz brīnišķīgas, skaistas grāmatas. Un viņiem jau ir liela biblioteka, un tā biblioteka aug, un viņiem patīk, un es viņiem lasu un rādu, un viņi skatās. Viņi neviens ne otrs vēl īsti lasa, bet viņi ir mieru, ka es viņiem lasu latviski, kaut mazā 3 gadu vecā varbūt nesaprot visu. Viņi klausās uzmanīgi, un tas ir tas galvenais. Man gribētos, ka būtu arī vairāk labas spēles latviešu valodā, bet es nejūtu, ka tās ir tik pieejams vai labas vai interesantas. Un ar vecākām meitām viņām vairs neinteresē latviski, viņas nelasa pietiek, viņām neinteresē lasīt latviski, jo viņām tā spēja lasīt nav tik laba vairs, un tas līmenis, kurā viņas var lasīt latviski, ir pa daudz vienkāršs. Un latviešu valodas teksts paliek grūts ātri. Tā kā sarežģīts tie teikumi un tie vārdi paliek sarežģītāki, ātrāk, man liekas, nekā angļu mācībās pamatskolas līmenī. Zuze, varbūt tu vari to komentēt. Mans dēls, es paņemu līdz kaut kādas puskomika veidīgi žurnālu pūcīt, laikam viņš saucās vai kaut kas tāds, un tur ir tādi interesanti uzdevumi, esi vērīgs. Mans dēls saka, kurš lieto tādu vārdu tā kā esi vērīgs, tas ir dīvaini. Kāpēc viņi nevar normāli teikt paskaties vai kaut ko tādu? Un tad skaidrs, ja viņš pats jūtās tā pa to valodu, kā tad viņš var to saviem bērniem tālāk dot, vai ne? Un kur es nezinu, es pieņem Lientu tāpatās, mēs lasījām angļu grāmatas priekšā mūsu bērniem latviski, vienkārši automātiski tulko visu, man nav nekāda problēma to. Maniem bērniem tas vairs nav tik viegli, viņiem ir 3 reizes jāpārdomā, lai varētu to angļu valodas grāmatu vai vācu valodas grāmatu prezentēt bērnam latviski. Un skaidrs tagad, ja ir jauna 8 gadu, viņa lasa Harry Potter vāciski, tad kāpēc tā viņai būtu jālasa viņš latviski? Kur kaut kāda cūkārpa vai kaut kas tam līdzīgs. Kas tas tāds? Kas ir kārpa? Hogwarts? Ok. Teiksim, tās ir tās problēmas. Un es esmu mēģinājis ar tiem Vācijas mazbērniem tādas lietas tā kā bingu vai tutu. Un tas viss ir pa dumju kaut kur. Viņa mentālā, tas tieši, ko tu Liena saka, viņa mentālais ir daudz tālāk nekā viņa latviešu valoda, un tāds bings, kas tur kaut kur bļu staigā apkārt kaut kā, tas neuzrunā īsti. Tā ir arī tāda ķibele. Es esmu, tagad man ir pateikts, neved virspār vairs latviešu grāmatas, jo neviens viņas nelasīs. Tas man tā sāpināja, bet labi, tad es nenesu latviešu grāmatas, tad mēs gudrojam, ko mēs varam citu atvest. Un tāds ir tā kā kārumiņš, sieriņš vai rupmais, tas pilnīgi bērniem neinteresē. Tas kas te diasporai, tas bija ļoti svarīgi, ka mēs dabūjam kārumiņu, sieriņus uz Ziemassvētku tirdzīt. Wow, tas ir forši, vai ne? Bet tā kā nav tāda identifikācija to latvisko vidi, vai ne? Teiksim, kaut kas
kas jums visiem, kas ir uzauguši Latvijā, ir. Jūs tad, Latvijas smarža, rupmais, vai, es nezinu, buberts vai kaut kas tam līdzīgs. Īstenībā Minsterē latviešu bērndārs sākās ar to, ka 3 mammas kopā gribēja taisīt bubertu. Un tad viņi sanāca kopā un konstatēja, ka viņam visam ir bērni. Mēs varētu tiem bērniem arī parādīt, kas tas ir. Bet tā ir pavisam cita socializācija, domāšanas veids, nekā tas, kas attiektos uz mūsu bērniem. Un kaut kad varbūt būs kaut kāda nometne, kur sanāks kopā visi tādi īkšķīši, kas pusrunās. Ar citu, man Latvijas bērni bija uz Kackeļu īkšķīšiem, kur viņi labi iemācījās angliski. Tā arī ir tā realitāte. Es vēdu žagariņus vienmēr. Maniem visiem ģimenē garšo žagariņi. Jā, tā ir laba lieta, jā. Jā. Nē, bet es vienkārši mēģinu to tā asi pateikt. Jā, es saprotu. Jā, vienkārši, ka tas kas vienam diasporas latviešu bērnam liktos kā kaut kas baigi interesants un žurnāliņš. Mans Latvijas 6-gadīgais, kas tagad sāk lēnām diezgan labi lasīt, viņam patīk tas žurnāls Lasis. Tur ir kaut kāda komika, tur kaut kas šauj, tā kā Lego žurnāliņā, kaut kas līdzīgs. Lego žurnāliņa arī ir latviski pat iztaisīt, bet tur tā valoda ir kādreiz dīvaina, vai ne, teiksim. Tā kā, ja tu aizved Lego žurnāliņu Tamo uz 5-gadīgam, kurš dzīvo savā Lego pasaulē vāciski, tad viņam tas viss liekas tā kā, kāpēc tu ved to no Latvijas? Mums jau šitas bija. Tā kā tāda veida. Drusku ir tā problēma, ka man ir arī kādreiz grūtības izdomāt. Es vienkārši esmu un tas, kas viņiem tad ir tā vecmāmiņa un tā ģimene, tas, kas paliek, un kad viņi atbrauc uz Latviju, tad viņi var skatīties, ka tur forši jūrmala vai kaut kas tāds, vai ne, teiksim, atbrauc tanta vai onkols no Vācijas vai kaut kas tāds, kam nav pašiem bērnu, un arī, ja viņiem ņemās, arī runā šito dīvaino valodu. Izrādās ir vēl daži cilvēki, okay. Jā, bet es iesaku jums noklausīties iepriekšējo sēriju, kura ir 2 jaunieši no Zviedrijas, uzauguši Zviedrijā, kuriem abiem vecmāmiņas bija latvietes. Viņi nerunāja bērnībā latviski, un viņi sāka latviešu valodu apgūt tieši vecmāmiņu dēļ. Galvenokārt arī. Ne tikai, bet arī lielā mērā, lai spētu, jo bija šīs bērnības atmiņas par vecmāmiņu, ne tik daudz par Latviju, vai ne, Signe? Tā kā es esmu Zūze, man liekas, jau ir ļoti daudz. Es tā gribu domāt, ka arī tā klātbūtne arī jau ļoti, ļoti daudz ir, vai ne? Pat ja nevad grāmatas un bērniem, tad liekas, ka nav interesi par latviešu grāmatām vai kārumu sieriņiem. Ko tu saki, Signe? Jā, svarīgas ir ne tikai mammas, bet arī vecās mammas. To mums ir jāizmanto. Un tēti arī ir svarīgi, un vecvectēvi arī ir svarīgi, un vectēvi, un tam līdzīgi. Tā kā tas ir arī tas, ir laikam pierādīts, ka tā valoda bērniem līp visvairāk tieši no vīriešu puses. Es esmu lasījis, ka tā vispārībā esot, kad no vīrieša, no valodas vairāk pielīp tā bērnu valoda. Interesanti. Papētiet jūs gudrinieks, kam ir tie doktorāti. Jā, papētīsim. Man gribējās pateikt to, ka es atceros, es kā latviešu skolā, un man likās, ka mūsu materiāls un mūsu skolotāji bija atpakaļ palikuši. Grāmatas bija neinteresants un garlaicīgs, un tagad es skatos arī, es mēģinu lietot to mācies Latviešu valodas aģentūras programmu saviem maziņiem. Un tur druski kaut kas interesants, bet man uzreiz tā paša sajūta, ka atkal tomēr viss tas atpakaļ paliek, ka viņš ir garlaicīgs, pliekans mūsu bērniem. Un man tik ļoti gribētos aicināt Latviešu valdību vai aģentūru pacensties veidot programmas, video klipiņus, YouTube, Instagramus, es nezinu kā, kur ir interesanti notikumi bērniem latviešu valodā. Es zinu, ka mēs negribam pāriet tikai uz sociālajiem mēdīju kontiem, bet jo mūsu bērni to dara, un viņi tur dzīvo, un es zinu, ka visi vecāki, vairums vecāki atļauj saviem bērniem lietot sociālajos mēdījus daļēji, tad vismaz padarīsim latviešu sociālajos mēdījus interesants, foršus, asprātīgus. Ne, ka es varu to izdarīt, bet es gribētu aicināt, ka kāds cits vairāk piestrādā pie spēlēm
un nodarbībām, it sevišķi interesantām nodarbībām, kas ir pieejamas diasporas bērniem. Man meita patās man iedeva papīrīt, kas man jānolas priekšā. Viņa arī ielasīja maniem mazbērniem, viņas radniekiem, Richard Scarry ielasīja to stāstu. Un tas bija vēl viens Kalamazoo uztaisīts līdz paudrups vecs Richard Scarry stāsts par krokodīlu un tam līdzīgi, kas pilnīgi aizgāja. To klausījās no rīta līdz vakaram. Un tad tiptoja līdzīgs cimdiņu grāmatas. Tā ir tāda grāmata, kur tu var uzlikt tā kā, ir šitās latviski arī, bet ir 4 tādas, vai ne? Kur tu uzliec tā kā tādu zīmuļu puļķi uz grāmatas un viņi ar tevi runā. Es tagad aizmirstu, kā tās mums visas tās latviešu grāmatas arī ir, bet tās arī, to grib mācīt pa pulksteni vai kaut ko tādu. Viņi nespēlējās ar to. Viņi grib kaut ko vienmēr parādīt, kas ir šausmīgi gudri, vai kaut ko tādu cimdiņu. Jā, cimdiņu pareizi tie saucās cimdiņu, laikam tie latvieši. Un es saprotu, ir tik maz to Latvijas bērnu, ka viņi nevar atļauties taisīt šitādas grāmatas, kas ir masu pieejams vācu valodā, kur ir, teiksim, šausmīgi daudz informācija tanīs tiptoja grāmatās iekšā. Tu vari iemācīties visu par zirgiem, tu vari iemācīties visu par viduslaikiem, uzliekot puļķīti virsū, viņš tev pastāst, kas tas ir, viņi to visu zina. Latviski, neteiksim, ko mēs tagad runāsim par to, ka kāds iet vannā vai kaut kas tam līdzīgs, vai ne, viens no tiem cimdiņiem nevelk. Cenšās ir labi, ka mēģina, es sev arī neko neesmu izdarījis, tā kā es nedrīkst kritizēt, bet es zinu, kas funkcionē un kas nefunkcionē. Liels paldies jums par dalīšanos. Ko lai saka, sargāsim to tauradīti, vai ne? Paldies un uz sadzirdēšanos. Paldies jums, ļoti vērtīga saruna, man gribētos turpināt, varbūt kādreiz atkal uzredzīt. Jā, ļoti jauki, lai dzīvo vecmāmiņas, paldies par interesanto sarīkojumu. Paldies jums abām. Jā, lai dzīvo vecmāmiņas, ļoti labi. Es runāju latviski. Es arī runāju latviski. Es arī runāju latviski. Tā, un tagad ķeramies pie atklājuma. Atgādināšu, ka Inga iepriekšējā sērijā izteica vēlmi aprunāties ar maniem Stokholmas latviešu skolas audzēkņiem. Mēs sapratām, ka dzīvajā ēterā to norganizēt būs pārāk grūti, tādēļ Inga atsūtīja jautājumus. Mēs klasē tos izlasījām. Es ļāvu jauniešiem pašiem izvēlēties, uz kuriem jautājumiem viņi grib atbildēt. Un tagad, Inga, tu varēsi noklausīties jauniešu atbildes. Jā, lūdzu. Kura latviešu grupa vai dziedātājs tev šobrīd patīk visvairāk? Es klausos daudzus latviešu artistus, hip-hop visvairāk, bet man tagad 3 ir, kas man patīk. Man ir Ots, hip-hop artists, kurš vinēja hip-hop albumus, tā kā labākais gada. Un man patīk arī 2 citi, Skābe un OG Reinis, kur ir tādi mazāk zināmi, bet viņi ļoti labi ir arī. Paldies, un tagad iepazīstini ar sevi. Mani sauc Teodors, man ir 15 gadi, un es dzīvoju Zviedrijā. Vai ir kāds cilvēks no Latvijas, ko tu vēl neesi saticis, bet labprāt satiktu? Mūziķis, sportists? Mūziķis ir tas, ko es jau teicu pirms tam. Būs koncerts vai festivāls. Vasarā viens, kurus gribēju iet. Viņš ir pie Siguldas, ļoti labs. Tad tur varbūt redzēt visu kaut kāds artistus, Ozolu, piemēram. Tas forši būtu. Un sportistus, Porziņģis būtu ļoti forši. Tas ir satikt viņu kaut kad. Vai arī ir viens futbolists, Valdemārs Gutkovskis, kurš spēlēja Polijā pirms tam, bet viņš tagad aizgāja uz Koreju, bet tagad man liekas apakaļ viņš ir. Tas arī būs cool, viņš labs ir. Labi, un tagad jautājums, vai tu vedīsi savus bērnus uz latviešu skolu, ja nedzīvos Latvijā? Es gribēšu vest manējos bērnus uz latviešu skolu, un es mēģināšu atrast kaut kādu vietu, kur es varētu viņu to darīt, lai viņiem arī būtu iespēja mācīties latviešu valodu, kā man bija. Un man vārds ir Kārlis, un man ir 14 gadi. Es piedzimu Zviedrijā, Danderīd, un es esmu visu man dzīvot Zviedrijā. Un mājās es runāju zviedriski un latviski. Kas tev visvairāk garšo no latviešu ēdieniem, un kur tu to ēd? Mājās vai ciemojoties Latvijā? Man patīk lido, jo tas ir tā ļoti garšīgi ēdieni, un tad daudz variants, ko var ēdīt. Jā,
tā ļoti nav teik dārgi iet tur. Lai jā, man patīk lido. Mani sauc Meja, un man ir 14 gadi. Es esmu dzimusi Uppsalā, Zviedrijā. Un mājās mēs runājam angliski, zviedriski un latviešu valodu. Meja, kas tev garšo no latviešu ēdieniem? Man ļoti garšo pīrāgi, un mēs to vienmēr ēdam, kad mēs esam Latvijā. Labi, un tad uzreiz arī atbildi par to, kura vieta Latvijā tev ļoti patīk un ko tu tur labprāt dari. Man ļoti patīk Jūrmala, un man tur patīk peldēt. Jā. Man sauc Otis, esmu dzimis Anglijā, esmu dzīvojis šeit Zviedrijā 14 gadu drīz, un es runāju angliski un latviski mājās un zviedriski skolā. Tā, Oti, un tu un latviešu ēdieni? Nu, man ļoti garšo man olmītes pīragi, ko es ēdu mājās pie viņa, jo, ka viņi ir silti arī, tad ļoti garšīgi. Un tad vēl vienreiz jautājums, vai tu vedīsi savus bērnus uz latviešu skolu, ja nedzīvos Latvijā? Es domāju, ka jā, es mēģināšu dabūt, atrast kādu vietu, kur var iemācīties latviešu valodu, un ja ne, tad es to darīšu. Jo tad es varu runāt latviski ar viņiem. Un tas ir tas tāpēc. Mani sauc Patricija, man ir 15 gadi, un es dzimu Latvijā, Rīgā. Un es jau dzīvoju Zviedrijā kādus 11 gadus. Un es mājās runāju latviski un angļu valodā ar māsām. Kas tev visvairāk patika latviešu skolā un kāpēc? Man patika katru reizi pēc pusdienām iet un atbildēt uz šokolādes jautājumu. Un man patika arī ar klasi iet uz dažādām ekskursijām. Un tad, kad es biju pavisam maza, man patika eksperimentus taisīt. Un man arī patīk joprojām iet un saldējumu nopirkt dažreiz pēc skolas vai skolas laikā. Jā, mani sauc Una, man ir 14 gadi. Es piedzimu Mārupē, bet es dzīvoju Zviedrijā visu dzīvi. Un es runāju latviešu valodu mājās, jo man abi vecāki ir no Latvijas. Vai tev ir kādreiz gadījušies pārpratumi Latvijā tieši valodas dēļ? Jā, es visu laiku, kad es ar brāli runāju tā, un mums vajadzēja teikt, ka kaut kas ir kājām augšā, pagriezts. Tad es visu laiku teicu, ka kaut kas bija augšā lejā, jo zviedru valodā un arī angļu valodā tad ir up un ier vai upside down. Bet tad es kaut ko pateicu kaut kādu, un viņi neko nesaprata. Un tad vajadzēja, es nezināju, kā bija, ka teicu tā, bet jā. Un kāpēc tev ir svarīgi prast latviešu valodu? Man liekas, ka man ir ļoti svarīgi prast latviešu valodu radu dēļ, kad es varu sarunāties ar radiem. Tas man ir ļoti nozīmīgi arī tāpēc, jo man abi vecāki ir no Latvijas. Es zinu, ka citiem, kuriem ir viens, tas nav tikpat nozīmīgi, jo tad tāpat ir kaut kāda rada. Man viss rada ir no Latvijas. Un man liekas, ka ja es nemācētu latviešu valodu, es to ļoti nožēlotu, jo es nevarētu ar viņiem sarunāties. Un arī man liekas, tas vienkārši pastiprina savu identitāti kā latvieti. Jo tas dara, ka es jūtos vairāk kā latviete, un jā. Un jā, Inga, ko tu saki? Vai tu kaut ko jaunu uzzināji? Liels paldies, Igne, un taviem skolas jauniešiem. Forši, ļoti prieks dzirdēt. Interesanti, es uzzināju kaut ko jaunu, piemēram, tos 3 hiphoperus es nekad nebiju dzirdējusi. Tātad pilnīgs atklājums, jāpaskatās. Tad otrs, es ievēroju, ka diezgan daudz par ēdienu runājat. Asociācijas ar Latviju un kaut kādas arī skolas saistībā. Tad man radās jautājums, kas ir šokolādes jautājums. Redz, tas izrādās baigais magnēts. Bet tā ir ļoti, ļoti sena Stokholmas latviešu skolas tradīcija, ka pusdienas laikā tā tad ir iespēja atbildēt uz jautājumu, kurš, protams, tiek uzdots latviski un atbildi tiek sagaidīta latviski. Un parasti saistīti ar kaut kādu aktualitāti vai kaut kādiem latviešu svētkiem, kas tiek svinēti vai kaut kādām dabas parādībām. Un, tad, kad tu esi pareizi atbildējis uz to jautājumu, tad tu saņem konfektes.
Nu, skaidrs, šokolādes jautājums jāievieš būs mājās. Šokolādes jautājums latviski. Ļoti labi, vēl viena ideja, vai ne, ko darīt. Tad mans vēl viens novērojums, ko es te pierakstīju sev ļoti aizkustinoši, ka 2 puiši teica, ka viņi vedīja savus bērnus uz latviešu skolu. Nu, tas ļoti sirsnīgi, protams. Tas mani arī pārsteidz, ka tieši, un viņi varēja izvēlēties, viņi varēja arī neatbildēt uz šo jautājumu, bet viņi aktīvi tā kā izvēlējās, ka viņi grib pateikt to. Jā. Un tad vēl viens novērojums, vai tu atceries mūsu pirmo atklājumu, protams, par Veltu Rūķa Draviņu, jā? Starp citu, vienā savā, kādā no tiem rakstiem vai grāmatā viņi piemin, ka Zviedrijas latviešu vidē ir diezgan izteikts lībiešu dialekts. Vai tas tā varētu būt? Es saklausīju te vairākās vietās, jo es pat esmu no vietas, kurā izteikti runā lībiešu dialektā. Vai tas ir saglabājies 3 paudzēs, vai tā ir kaut kāds zviedru valodas vienkārši ietekme uz latviešu valodu? Es tagad negribu izteikt kaut kādus secinājumus, bet pilnīgi noteikti, ka galotņu zudums, locījumu zudums ir vērojams mantotajā valodā, un vairāki no šiem jauniešiem, ko mēs dzirdējām, viņi jau ir 4. paudzes runātāji, tā kā iespējams, ka tur ir bijuši gan teiksim, dialekta runātāji iepriekšējās paudzēs, bet arī vienkārši tā kā valodai ceļojot, viņa mainās no paudzes paudzē. Jā, bet tas neizklausījās pēc mantotās valodas. Tas tikpat labi varēja būt limbažos. Tiešām, pilnīgi mierīgi. Pilnīgi mierīgi, tā kā viss kārtībā. Man atkal, tā kā es ievēroju, ka tika pieminētas arī vecmāmiņas, un to neteica tās mūsu vecmāmiņas, vai ne? Ka viņām ir jācep pīrāgi. Man liekas, ka viņas noteikti klausīsies, un tad viņas sapratīs, ka pīrāgu cepšanā arī ir liels spēks. Un silti galvenais jāēd. Nē, ļoti forši. Liels paldies jauniešiem. Un kas notiek tad, kad viņi pabeidz Stokholmā 8. skolu, vai jums ir kaut kāds jauniešu klubiņš vai kaut kas tāds, vai viņi paši tad uztur savas draudzības iegūtās? To mēs redzēsim, kas ar viņiem notiks. Ceru, ka tiešām veidosies arī kaut kāda tāda noturīgāka saite savā starpā, un vai tas būs tieši jauniešu klubiņa formā vai citā, bet noteikti, ka mēs turpināsim satikties vismaz latviešu pasākumos. Bet jā, paldies Stokholmas latviešu jauniešiem par viņu entuziasmu, un paldies, Inga, ka tu klausījies un uzdevi jautājumus. Un kā vienmēr mēs labprāt gaidām arī klausītāju komentārus un pārdomas. Uz tikšanos nākamreiz. Uz sadzirdēšanos nākamajā sērijā. Atā! Vārti. Raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Par finansiālu atbalstu raidieraksta tapšanai mēs pateicamies Latviešu valodas aģentūrai un Amerikas Latviešu apvienībai.